no kempera priekša izskatās te briesmīgi, viss karājās, viss izjaukts. Es noņēmu šo te video reģistrātoru, kas te bija jau kādi 12 gadi. Un tas attēla tāda bilde, nepārāk viņam. Un likšu vietā šo te 4K, 60 kadri sekundē, viņam 2 kameras varbūt pieslēgtas, būs te priekšā. Tā kā pārēju tagad uz citu kvalitāti. Un tas te viss jāsaka arī jāsaliek atpakaļ. Kvalitāte ir ļoti laba, un šodien es saņēmu arī otro kameru, un tagad tie vadi visi jāsavelk. Tagad es te pievilku, te ir jāiztaisa ciet, un kaut kur tur nolikšu to otro kameru. Veco otro kameru ņemšu nost, kas no tā Black Voe, un šo te piestiprināšu. Un paskatījos, jā, viņš tiešām otrā kamera arī filmē, otrā kamera arī fotografē. Viņa uzreiz var kontrolēt no mobilā telefona, var skatīties. Man liekas, ka būs baigi labi. Tikai tagad, ja sākšu tikai ceļojumā, tas apjoms safilmētais būs ļoti liels, un man liekas, ka tur tos diskus tagad jāpadomā labi, kur to visu sagrūst, to informāciju. Tā, tagad te vēl pusi dienas aizies tos vadus, lai aizvilktu uz to otro kameru, bet man liekas, ka būs labi. Parādīšu vēl dažas lietas saistībā ar šo te jauno kameru. Tātad viņa izpilda balss funkcijas dažas, kā mana kundze teica, viņa paredzēta kamera tiem, kam patīk komandēt. Tā viņa tagad uz priekšu raksta un atrodas parkošanās režīmā. Tas nozīmē, ka barošana pienāk, bet aizdedz signāls ir izslēgts. Aizdedz ieslēgta vai izslēgta, pēc tā viņa saprot, ir parkošanās režīmas vai nav. Un tagad viņa filmē uz priekšu, es viņai paprasīšu, lai filmē pa kreisi. Capture left. Pagriezās pa kreisi. Capture right. Pagriezās pa labi un filmē. Capture inside. Čau, čau. Take photo. Un nofotografēju uz iekšpusē. Kamera reset. Un atkal filmē uz priekšu. Take photo. Un nofotografēja. Tās komandas es atceros, bet ne visas komandas. Un viņu var redzēt mobilajā telefonā, real time view, tūlīt pieslēgsies. Te settingus var tās kameras mainīt, regulēt. Pieslēdzās. Tagad viņi filmē, es redzu uz priekšu. Un tagad es redzu aizmugurējo kameru. Tagad redzu atkal priekšējo kameru. Varu laikam fotografēt. Te es varu grozīt viņu. Priekšējo kameru varu griezt pa labi, pa kreisi. Un šeit ir albums kaut kur bija. Tātad es laikam varu ātri nokopēt vajadzīgo to video gabalu. Tā ir interesanti. Un vēl viena interesanta lieta ir. Tad, kad atrodas parkošanās režīmā, tas nozīmē, ka barošana pieslēgta, bet aizdedz izslēgta. Viņš seko cilvēkiem, kas staigā pa priekšu te kemperim. Ja, piemēram, tur kaut kur nostājas cilvēks, kamera pagriež uz turieni, ja tas cilvēks iet uz šo pusi, viņš seko līdzi. Kaut kā interesanti uztaisīts.
Viena negatīva lieta slikta te ir, ja agrāk iepriekšējā tā video kamera atradās šeit, un es mierīgi varēju aiztaisīt tās žalūzijas ciet, tad tagad, lai pilnībā aiztaisītu tās priekšējās žalūzijas, jāatvieno 2 vadiņi, jāpagriež kamera un jāņem nost. Nu, tas tā neērti. Vai arī uztaisīt man kaut kādu pagaidu stiprinājumu, lai tā žalūzija šādā stāvoklī nofiksējās, lai nekur prom nebrauc, un te kaut kādu tādu aizslietni pagaidu uztaisīt. Nezinu. Vai vienkārši atvieno 2 vadus, kameru pagriezt un nost. Vispārībā, ja žalūzijas būtu ciet un kamera strādā, tas tā interesanti. Mēs esam aiztaisījušies ciet, mobilajā telefonā, es redzu, kas notiek ārpusē. Nu tālūk, tā kā ir arī savi mīnusi te. Un filmē arī aizmugurējā kamera. Arī tas ir labi.